Jā, labdien. Jā, paldies Annijai par pieteikumu. Man vienmēr saka, lai nesāk ar kaut kādiem disklaimeriem, jeb atrunām vai taisnošanām, bet jā, man jāsaka, ka viņi man aicināja ieteikt kādus no igauņu arhitektiem, kas varētu piedalīties. Tad man pirmkārt nāca prātā Andrus Karesārs no Koko arhitektiem, tāpēc, ka viņiem ir tiešām ļoti daudz un ļoti bagāta pieredze šajā industriālā mantojuma pārstrādāšanas vai apgūšanas, pārveidošanas, pārizmantošanas jomā. Bet, protams, viņš aizņemts cilvēks un nevarēja tikt, un tad pēdējā brīdī man Annija piedāvāja. Tad pagājušo nedēļu es nevarēju tam veltīt necik laiku, un tāpēc bija salīdzinoši neilgs laiks sagatavoties, un kaut ko es varbūt varēju izmantot no tā, kas man bijis iepriekš, bet lielāko daļu tā liekot kaut ko kopā. Un tāpēc kaut kur tās bildes varbūt par kādām lietām ir par maz vai vispār pietrūks, par ko es gribētu stāstīt, un citur atkal par daudz, varbūt nav tāds samērīgi. Jā, es skatos, es taisīju uz 16:9 ar domu, ka ir garais ekrāns, bet laikam vajadzēja mazāko. Bet, jā. Un, tas uzdevums man bija tāda par Igauniju un Lietuvu, un, protams, tad ir iespēja, tā kā es neesmu arhitekts, bet es skatos kaut kādā ziņā arhitekts, kurš nodarbojas ar projektēšanu, to es neesmu garīgs vairāk kā 10 gadus. Vairāk skatoties no malas uz arhitektūru, tad man ir iespēja varbūt par kaut kādiem piemēriem plašāk stāstīt, nekā to stāstu varbūt arhitekti, kas plašāk un virspusējāk, atšķirībā no arhitektiem, kas var par saviem projektiem pastāstīt visādās detaļās. Varbūt dažus no tiem pazīstu vairāk vai mazāk projekts, gan arhitektus, citus mazāk, bet centīšos kaut kādu. Tas vairāk vai mazāk būs tāds pārskrējiens, kur es domāju, kā to strukturēt un kā salikt, lai tas būtu kaut kā skatām, bet jā. Jā, tas ir tāds mans kādreiz diezgan sens citāts jau pirms gadiem 10, vai kad es pat neatceros, es pa priekšu rakstīju angliski vai latviski, jo tas bija angliski, tas bija kaut kādam vai ne gluži katalogam, bet kaut kādam, tādam vienai izstādē. Un tad man likās toreiz, ka ļoti eleganti esmu noformulējis par to, kā latviešu arhitekti eleganti prot savienot to mantojuma šarmu un jaunās arhitektūras inovācijas, un kas veido kopā tādu harmonisku veselumu, jo man tā pārliecība tajā laikā bija, protams, ka Latvijas arhitektūrā tā jaunā arhitektūra ir ļoti vāja. Un īstenībā jau šobrīd es tās domas tikai mazliet esmu mainījis. Kaut kādā ziņā es varu teikt, ka manuprāt, tieši tajā, ka latviešu arhitekti ar vienu meklē, lai būtu vismaz kaut kādu laiku atpakaļ, lai būtu interesanti, lai būtu kaut kāda intriga, un tad es sanāku samocīti un zaudēju vienkāršību un skaidrību. Savukārt, tas mantojums piedāvā jau par sevi to intrigu, daudzslāņainību, tās vērtības, ar kur apsvērt varbūt nepieciešams pievienot nedaudz. Un, protams, kāpēc Latvijas arhitektūra iepratīm pārējām Baltijas valstīm, teiksim, Rīgas tieši. Rīgas arhitektūras skola ir tāda īpaša vai neīpaša šajā ziņā, tāpēc, ka mums ir tas mantojums, respektīvi Rīga bija Krievijas impērijas industriālais centrs, ievērojams, un tas laika posms pirms Pirmā pasaules kara pēdējie 50, īpaši pēdējie 20 gadi pirms pasaules kara bija ļoti ražīgi, kas atstājuši mums to, ko mēs saucam par Rīgas centru. Patiesībā nav runa tikai par rūpnīcām, bet par visu to industriālā laikmeta arhitektūru, ieskaitot visus jūgenstila un nejūgenstila namus un publiskās ēkas un parkus. Jo tas viss ir tam pirmajam industriālajam laikmetam, pateicoties radies. Arī tie
strādnieku koka mājas kaut kādās apkaimēs, kā Grīziņkalns vai Čiekurkalns vai Agenskalns. Tas arī ir rezultāts tam. Un tā ir tā Rīga, ar ko mēs lepojamies un priecājamies, visvairāk varētu teikt. Jo Vecrīga jau tagad, mēs zinām, ir jau vairs nav tā vieta, ar kur mēs šobrīd lepojamies vai tīksminamies. Tad jā, tieši šī. Un kaut kādas laikmeta paudžu un vērtība maiņas notikušas un ir nākus, teiksim, paudze, kas to novērtē varbūt vairāk nekā iepriekšējās. Tieši to it kā nepretenziozo mantojumu, kur varbūt arhitektūra ir tāda otršķirīga. Bet jau pirms gadiem 5 un vairāk jau diezgan pazīstot, teiksim, igauņu arhitektūru un arī Lietuvas, varbūt mazākā mērā var to teikt, bet Igaunijā atsevišķi biroji, kā Koko, un tad citiem varbūt pa mazāk ēkām vai kādreiz birojas Kaus, Margita Aule, kas ir tādi, kuriem ir diezgan daudz tādu pārliecinošu projektu, kas ar mantojumu vispār darbojas un tieši arī ar to industriālo. Un tāpēc tas jau nav nekas tāds īpaši, droši vien visiem saprotams, kāpēc mēs negribam, kāpēc uzskatām, ka jāsaglabā labāk nekā nojaukt. Visi ekoloģiski, ekonomiski un tā tālāk faktori, un, protams, arī tās identitātes un vērtības lietas, tas atkal ir no citas, jau nav latviski iztulkots, bet skaidrs, ka industrializācija ļoti lielā mērā notika reizē vai gāja kopā ar pilsētas attīstības urbanizācijas procesiem. Un sevišķi tas pirmais laikmets, tās rūpnīcas, kas Rīgā, teiksim, ap Rīgas centru, protams, arī tālāk, tās tagad ir kļuvušas par pilsētas centra daļu. Un bieži vien tās ir ekstensīvi izmantotas vai neizmantotas. Un tad tās īpašumtiesību maiņas, kad privatizācijas, kas no vienas puses kaut ko bremzē, no otras puses pavēra ceļu kaut kādām inovācijām, nevis inovācijām, bet iniciatīvām, teiksim, kas varbūt Rīgā nav tik eleganti, vai mēs neredzam tik kā kādos Tallinas vai Viļņas piemēros. Tāpēc arī interesanti tos rādīt. Tas, ko jūs minēja par vērtību maiņām, teiksim, tas, ko mēs saucam par hipsteru paudzi, tā kaut kādā ziņā vairāk novērtē tās pilsētnieciskuma, pilsētkultūras lietas vairāk nekā iepriekšējās. 90. gados droši vien tāds latviešu ideāls bija, ka īstā dzīve latvietim ir laukos un ka pilsēta ir tā tikai, kur pagaidām uzturēties. Tad, protams, pēc sevišķi droši vien tā 2008. 10. gada krīze kaut kādas lietas ļoti mainīja. Mēs to visu zinām, varbūt tur nav vērts iedziļināties. Un, protams, tā daudzveidība, ko ienes gan viens ir arhitektūra, bet es šeit kā virsrakstā esmu minējis arhitektūru, bet runa nav tikai par arhitektūru, bet par to pilsētas atmosfēru vai pilsētnieciskumu, kur varbūt arhitektūra ir nozīmīga, bet reizē arī tā kā otrā plāna loma. Es jau kādu laiku lietoju vārdu pārizmantošana, gan tas vairāk kaut kādos manos rakstos un kaut kādos Instagram tagos, to aizvietoju to adaptive reuse. Kaut kur nesen tikai vienā konferencē Latvijas ieraudzīja adaptīvā atkārtotā izmantošana, kas man liekas varbūt ir kaut kādā ziņā precīzāk un aprakstošāk, bet daudz klamzīgāk un smagnējāk un neveiklāk. Protams, arī tas pārizmantošana, tāds garš vārds un tā, bet man liekas, ka man pašam tas ir iepaticies, teiksim tā. Un runa droši vien, es te sīkāk par jēdzieniem neiztirzāšu, kādus mēs lietojam, bieži vien Ačgārni lietojot to vārdu, tieši, kas ir tas padomu mantojums, to vārdu rekonstrukcija, kas visā rietumu pasaulē tas nozīmē kaut ko citu, tas ir kaut ko izveidot, kaut ko atveidot zuduši, atbilstoši kaut kādiem priekšstatiem. Tādā ziņā rekonstrukcija, protams, ir
Pētera baznīcas tornis vai Melngauja, vai Rācnams, bet ne, teiksim, pārbūve vai atjaunošana, vai tādi pārizmantošanas, pārvēršanas, konversācijas piemēri daudziem. Nu jā, un tātad divi tādi periodi. Viens tātad pirms Pirmā pasaules kara, un otrs ir tātad jau padomu laiks, 60. 80. gadi, kas sevišķi Rīgā mēs to varam sajust, tās atšķirības. Kā mantojums atšķirīgs. Tas pirms Pirmā pasaules kara, tas agrīnā, to nesauksim par modernismu, arhitektūras nozīmē, jā, bet tas pirms modernizācijas laikmeta sākumi. Tur, protams, tās ir salīdzinoši mazākas fabrikas, ķieģeļu, humāns mērogs, vairāk detaļu un skaistākas un mīļākas mums. Savukārt tie 60. 80. gadi tās ir pavisam lielākas, parasti dzelzbetona konstrukcijas un daudz milzīgākas ēkas. Jā, Provodņika, tajā teritorijā mēs varam ieraudzīt gan visu, gan šī ir, teiksim, tā, kas pārstāv to pirmējo periodu. Un, protams, arī dažādas pieejas, ko mēs Rīgā redzam. Kaut vai ģipšu fabriku mēs nostādām vienā pusē, un otrā pusē ir tas, kas noticis piemēram, ar Alfu vai ar Kuzņecovu fabriku vai Dominu, ka tur vai nu tiek nojaukts vai tā ļoti radikāli transformēts un nomainīts, jo to mēs bieži vien neuzskatām par vērtību mēs vai kā sabiedrība vai kā. Un, protams, ir arī objektīvi iemesli tam, kāpēc tā arhitektūra vai tās būves ir mazāk vērtētas. Jā, un šajos nākamajos piemēros tur gan tie abi laikmeti kaut kādā ziņā atspoguļosies. Jā, un tad tas, kā to strukturēt par tas vārds teritorija, man arī latviski kaut kā nevisai patīk, bet kvartāls varbūt arī ir reizēm tiek plašāk uztverts, reizēm šaurāk, bet tātad plašākas rūpnīcu kaut kādas areāli teritorijas kvartāli pret atsevišķām ēkām, kas ir atšķirīgi tie piemēri un atšķirīgas pieejas un atšķirīgi veidi. Un tad par tām pieejām, ka tas ir ļoti dažādi, ka no tādiem īslaicīgām izmantošanām un mākslas un tādas pilsētu kultūras epicentriem, kā kalpo, pieliekot, ļoti maz tai jaunajiem, līdz pat tādām pilnīgai teritorijas atbrīvošanai no ēkām uzbūvēt vietā kaut ko pilnīgi jaunu. Un, protams, es teiktu, ka tās interesantākās droši vien ir tie interesantākie piemēri, kur ir kaut kāds tas balanss vai kompromiss. Jā, tad pirmie piemēri. Sākšu ar Rotermanu kvartālu Tallinā, kas visiem labi zināms, kas sākās jau ar, varētu teikt, te priekšplānā mēs redzam to Rotermanu salas noliktavu, tātad tagadējais arhitektūras muzejs, kas 96. gadā tika jau atjaunots, pārbūvēts muzeja vajadzībām. Un tad Coca-Cola Plaza, multiplex kinoteātris, kas 2001. gadā pabeigts. Un, kad to uzbūvēja, viņam jau tā ieeja bija noscīta pret pilsētu. Viņš ir ar aizmuguri pret to tagadējo Rotermanu kvartālu, to, ko mēs uzskatām par Rotermanu kvartālu. Ja tad vispār netika domāts, un tikai 2000. gadu sākumā vidū tur notika gan konkursi, gan tādas ideju, kā tas sauc, workshopi. Un tas tika tā pamazām, te ir tas salas noliktava kādreizējā Rotermana. Rotermans, Kristians Rotermans, bija viens no ievērojamākiem Tallinas rūpniekiem 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā. Viņš, man liekas, mira kaut kad īsi pirms Pirmā pasaules kara. Un salas noliktava tā pirmā ēka, bet tālāk tas viss kvartāls, no kura kaut kādas ēkas ir palikušas, kaut kādas nav. Tātad tur bija gan dažādas graudu noliktavas, makaronu fabrika un
Galdnieka darbnīca, katlu mājas, tāds rūpniecisks kvartāls pašā centrā, jo universāla veikals viņam bija pie Virū laukuma, apmēram laikam tur, kur tagad, kur bija veikals, kur padomju laikos bija tā Rainis Karpa projektā tā pastēka. Un no tā aizmugurē tāda bija tas kvartāls ar noliktavām un tālāk jau ostas rajoni. Jā, šeit. Es laikam, diezgan līdz vienādiem. Te vienkārši nosaukti arhitekti ievērojamākie vai nozīmīgākie, kas to savus devuši, gan Koko arhitekti, kas pēdējos laikos ļoti daudz tur ir kļuvuši par oficiālo arhitektu Rotermanu kvartālu, pabeidzot arī tās pēdējās ēkas. Tad citi, kuriem mazāk, kosmos ir tālāk pakavēšos vēl pie tām. Bet droši vien visiem vairāk vai mazāk tas ir zināms, un tāpēc es tur tuvāk varbūt pie tiem plāniem tā nekavēšos, bet tas ir interesanti, ka mēs atrodoties tur parasti pat nemanām, ka tas ir, uzturam to varbūt kā publiska telpa, bet, protams, tā nav publiska telpa. Tur var ievērot, ka tur ir apsargi, un patiesībā tas kvartāla īpašnieks aizmirs, attīstītājs, kā Urmas, es neatceros viņu vārdu. Viņš, man liekas, kādreiz ar kaut kādu apsardzes dienestu vai drošības dienestiem kaut ko tādu bija darījis un nonāca 90. gados pie turības kaut kā, un tad, tur veiksmīgi šo projektu iesāka un palaida. Un droši vien tādēļ, ka tas kļūst par tādu arhitektūras, neteiksim zoodārs, bet tāds, kaut kāds tāds projekts, ko teiksim, droši vien 2000. gados zīmēja daudzi kaut ko tam līdzīgu, bet reti, kur tas varbūt īstenots, varbūt kādās Holandas pilsētās mēs kaut ko līdzīgs, tādu tik ļoti varbūt pārspīlētu to atraktivitāti. Reizē, protams, tajā ir kaut kas jauks tieši tajā, gan tajās arhitektūras piemēros, gan tieši telpas struktūrā, ka tur ir tāds centrālais laukums un tās mazākās ieliņas un kabatas un tieši tas kādreizējās rūpnieciskās arhitektūras, kas ir piemērota kaut kādām mūsdienu lietošanām, sajaukums ar to jauno. Es tikai pie tādiem dažiem galveniem pakavēšos, tātad kosmos, kas birojas, kas nepastāv tādā formā vairāk jau, bet 2000. gados, tad, kad to laiku no tāda 2000. gadu vidū līdz krīzei, ko mēs saucam par trekniem gadiem, tādā plašākā nozīmē. Igaunijā, man liekas, 2011. gadu sākumā bija izstāde, kas saucās Boom Room. Tā paudze, tie arhitekti, kam tobrīd bija ap 30, šobrīd jau pie 50. Tādi biroji kā Kosmos, Koko, Kava un vēl viens otrs Haga arhitektūra. Droši vien tādi projekti radās, kuri nākotnes arhitektūras hrestomātijās no šiem birojiem būs tur nevis, teiksim, viens, bet tur 4, 5 un vairāk projektu, no dažiem varbūt vēl vairāk. Un šī ēka, kas izskatās kā 4 ēkas, tas bija tāds, tas kvartāls, kas iezīmēja. Protams, tas nebija pirmais tajā Rotermanu kvartālā, bet kaut kādā ziņā rādot tos centienus pēc tās daudzveidības un dažādības un arī tās pietiekami interesantas spēles, teiksim, ar publisko telpu vai nosauksim par kvazipublisko telpu, kas tātad ir patiesībā privāti īpašums, nevis īsta publiskā telpa. Tātad, pirmā stāva līmenī tas ir viena ēka ar veikalu apakšā un tad tas uzkalniņš tur pa vidu. Un tur citi, priekšplānā tātad šai te vietā tas laukums sanāk, vai ne, un tad tā kolonāda tai sarkanai ēkai. Un Koko, tā kā esmu vairāk kārt klausies Andrus Korasāra uzstāšanās, kurām grūti ir līdzināties, viņa kaut kādai harizmai, kā viņš stāsta tieši par šiem te projektiem saviem
Jā, šis ir viens no tiem, protams, es tā diezgan virspusēji varu to pārstāstīt, kā visas tās cīņas ar pieminekļu sargiem, ar pilsētas, kad nebija ļauts, teiksim, būvēt vairāk stāvu virsbūvi visā platumā, tad viņi piedāvāja sadalītajos 3 torņos, kur, protams, no tās lietderības var ļoti apšaubīt, bet, protams, tas bija tāds, spilgts žests un signāls. Jā, un tas, kā viņus vajadzēja, protams, nobalstīt cauri esošai ēkai pamatos, tur ar mantojuma aizsardzības iestādēm tur ļoti liels diskusijas, un likās, ja viņam tas neizdosies, tad viņam vairs Tallinā neviens projekts nebūs vairs iespējams, bet tā kā viss tur labi, tad patiesībā, jā, tas ir viens no. Jā, viņi sāka toreiz 2000. gados, tad, kad bija 2000. gadā, kad bija Hanoveras Expo, man liekas, Divi Andrus Korosārs, kurš patiesībā nav arhitekts, bet viņš ir dizainers, drīzāk vai mākslinieks, bet ar veiksmīgu biznesa ķērienu, un Raivo Kotovs, tas biroja vārds no tā saucās arī, tad, kad viņi Igaunijas paviljoni, jo atcerieties, varbūt Hanoverē bija tā zila ēka, un tur tāds tā kā eglīts ar tādiem burkāniem karājās, tur kustējās, un tas bija viņa tāds pirmais jocīgais projekts, ar ko viņi guva kaut kādu uzmanību un ievērību. Bet jā. Jā, un šī viena no tādām, ko mēs atpazīstam, tāda kādreizējā Rotermana galdnieka darbnīca. Šī savukārt jau ir pēdējā ēka, tā Rotermana 6, kas arī kādreizēja vienu to rūpniecisko ēku, šī tā saucamā Stalkera pasāža, kur Tarkovska filmu Stalkers tika filmēts tad kad 70. gados, kad tā bija slēgta, netīra, tumša drūma teritorija, tad tai ieliņai tāds arī nosaukums dots. Un šeit ir arī kaut kādas tās graudu noliktavas, kas, ja paskatītos, man te nav bildes pievienot, viņām nav logu. Un ir tikai jumtā daži logi, bet tāpat tur ir kaut kādas deju studijas, apakšējā stāvā ir bāri, visādas tādas lietas, bet, kā tos mantojuma ierobežojums tomēr pārvērst par kaut kādiem, interesantām telpām. Jā, tālumā, man liekas, Alvera arhitektu tā ēka ir, kas arī Alvera arhitektus, tā kā tie, kas varbūt no Risebes pazīst Andris Alvera, kā viņš vienbrīd bija arī tāds vieslektors, ne lektors, projektēšana mācīja Risebā. Viņš tā kā tāds igauņu Krombergs varētu būt, ja pēc tā statusa. Bet viņi vienbrīd cieši sadarbojas ar Veljo Kāsiku, kurš bija, tagad vairs nav, bija no 91. gada viņš bija Mākslas akadēmijas arhitektūras fakultātes dekāns un patiesībā ļoti milzīgas izmaiņas ieviesa. Man vienmēr patīk meklēt kaut kādas tās pēctecības un tradīcijas, un ja 70. gados bija tā Igauņu Tallinas skola, jeb Tallinas desmitnieks, tā kā tāda kustība vai grupa, kur tobrīd arhitekti, mākslinieki, Neleģis, nesen mirušais Leonards Lapiņš, un no jaunākiem bija Kinapu un daudz citi. Nedaudz, viņi nebija daudz, kā 10. Vēl jau Kāsiks arī viens no tiem bija. Un viņš tātad 91. gadā nākot pie tai skolai, patiesībā ļoti reformēja to arhitektūras izglītību Igaunijā, tas, ka viņi sāka sadus pilsētbūvnieciskas teorijas, sociālas lietas mācīt kaut kādā ziņā. Un, teiksim, tā bumruma paudze lielā mērā viņa skolnieki, gan tie, kas Siri Valneri vai tā paudze. Un to kaut kādā ziņā to grūdienu vai. Jā, otrs, es domāju, tā kā Tallinai nav tā milzīgā mantojuma, man pašam ir kaut kādi vismaz pāris draugi igauņi, kas saka, viņiem Rīga ir mīļākā pilsēta, vai katrā ziņā otrā ir Tallinas, jo tā ir lielpilsēta, un Igaunijā tās nav. Bet reizē droši vien tajā Rīga kaut kāds ar to
smagnējo mantojumu. Tas, ko mēs esam pieredzējumi, ka Tallinas tas rajons starp Narvas ielu un Tartu prospektu, tās augstceltnes, stiklotās 90. gadu un savukārt Viļņā 2000. gados tas Konstitūcijas prospekta apbūve. Rīgā nekad nekas tāds nav bijis, jo tādā veidā līdz tam laikam, jo visu laiku bija tas mantojums jākopj un jāpiemēro, un tāda veida, teiksim, Central Business Districts, tādā ziņā nav Rīgā. Ir bijušas idejas, bet nav bijušas viena. Ir bijis par Ķīpseli un par Skansas ielu un vēl par citām vietām, bet tas nav tā skaidri bijis. Bet kas man vēl par Tallinu liekas, ka tur šeit sanāk tā jaunā ieeja blakus tai Coca-Colas plazai, tā kā jaunais ieeja apmēram ne gluži no Viru laukuma puses, tajā kvartālā. Bet tās manas pārdomas par to, ka Tallinā daudz vairāk sajūt ostas klātbūtni, ostas pilsētas kaut kādu to brīvību. Un droši vien tas viens ir tas, ka varbūt tas mantojums ir citādāks, mazāks un kaut kāda tā brīvība veidojot jaunu pilsētu ir lielāka. Un, protams, arī izglītībai tur nozīme, kā es minēju. Un Teleskivi, Lomelinnak ir tā kā radošā pilsētiņa, kas ir kādreizējā dzelzceļa fabrikas, turpat pie Baltijas stacijas, Kalamājas rajona tuvumā. Un kaut kādā ziņā var salīdzināt gan ar Andrejsalu vai varbūt tagadējo Tallinas pagalmu, bet, protams, Tallinā tas ir pavisam savādāk. Tas ir Rīgas, piemēram, Rīgas, Tallinas pagalma Rīgā, ka viņi jau no 2007. gada, ka tas nebija doma, kā, teiksim, Andrejsalas vai vēl kādu citu vietu gadījumā, ka tas ir tikai pagaidu vieta, kur mēs tagad izveidojam to zīmolu, atpazīstam vietu, un pēc tam tā iepriekšējā apbūve un tā cilvēki, kas to apdzīvo, tiks noslaucīti un aizslaucīti un tiks uzbūvēti dārgi biroji un dzīvokļi. Tas Teleskivi piemērs pavisam citādāk. Viņiem nav tādas domas. Tā ir bijis jau no sākuma soli pa solim. Tas rūpnieciskās ēkas apgūstot, sākumā kaut kādi restorāni viens, un vēlāk šobrīd jau tur kādi 10 vairāk restorāni, bāri. Šeit teikts vairākas galerijas, no kurām tā fotogrāfiski visievērojamākā un vairāk simti kompāniju, kas droši vien mazi biroji. Igaunijā, gan Tallinā, gan Tartu. Katram studentam ir sapnis par izstrādāt savu lietotni aplikāciju, ar ko nopelnīt miljonu. Un izdodas tas, protams, tikai ļoti dažiem, bet reizē tā vide un tāds kaut kāds tas sajaukums. Un no vienas puses tāds pilsētu kultūras epicentrs, no otras puses arī tāda vieta vai platforma tieši biznesiem arī. Un vienkārši jauka vieta centra tūmā, arī Kalamājas tūmā. Kalamājas rajons ir pa šiem pēdējiem 20 un vairāk gadiem mainījies, ģentrificējies, var dažādi vērtēt, bet īstenībā tā pilsēta vide ir kļuvusi jaukāka. Un kaut kādas tādas tēla bildes, daudz tie pasākumi, izstādes un tirdziņi un koncerti un tā tālāk. Mēs redzējām. Un, tad tas iepriekš tas akmeņš ķērs papīrīts, roks. Tas tā kā galvenais laukums, un tur ļoti mazi, teiksim, tās jaunās arhitektūras, ja nerunājam par to fotogrāfisku. Vairāk tas ir tā telpu apgūšana, piemērošana, bet tad pirms kaut kādiem vairāk, gandrīz 10 gadiem, vai, man liekas, ar Jānus Jusu runāja, tas ir, kas, viņu vadītājs, kas sāka, kas tagad pat, es nezinu, cik viņam gadi ir, bet viņš diezgan jauneklīgi izskatās ar vienu. Viņš, atceros, tas bija kaut kādā konferencē, kur klāt bija arī tas Čārls Laundrijs, kas, ja jūs ziniet,
tā Creative City grāmata, tāda viņam daudz grāmatas un lekcijas, un viņš ar tām braukā pa pasauli, viņš tur bija klāt. Un kad tas Jānis stāstīja par to, kā viņi šo te veido, šo kvartālu, soli pa solim, kā izvēlās tos īrniekus, kas atbildīs tiem viņa priekšstatiem, lai tas veidotu to kopējo kopienu un vidi un telpu. Viss tās lietas, un ka tur nav doma, ka kādā brīdī tiks nojaukts un uzbūvēts kaut kas cits vietā. Tad tas Čārls Laundrijs viņam pienāca, saka, nu jā, tu dari visu to tā kā manās grāmatās rakstīts, vai ne, apmēram tā, bet viņš tas Jānis par to pat dzirdējis, nebija, teiksim, tādā nozīmē, bet kaut kādā ziņā rādīja, ka tas varbūt ir tas pareizais ceļš. Nu jā, un tad tā fotografiski varbūt tas nozīmīgākais jaunās arhitektūras pienesums, bet tā ēka, ko sauca Punane māja, sarkanā māja, pēc tā sarkaņu ķieģeļa ēka, tāda, viņi ieguva jaunu, vismaz diezgan stingri pārbūvēti, jaunu vēl vienu stāvu klāt un 2 stāvus patiesībā, jā. Un tai Stokholmā bāzētai fotogrāfija galerijai tā kā filiāle ar ļoti tādām, biļetes diezgan dārgas tur ir, bet katrs var iet gan tajā pirmā stāvā, gan arī augšējā restorāna var uziet. Jā, un interjera arhitekti ir citi, bet te jūs redzat, atceros, ka pirms vēl pārbūs, tur vienā izstādes atklāšanā, ka bija tā telpa, lielā mērā saglabājas to savu identitāti, bet varbūt iegūst kaut ko vairāk, tādu glanci vai kā to nosauksim, glamūru. Un tur jūs redzat, ka interjers, tas ir, teiksim, tā Igaunijas specifika, viņiem ir arhitekti un interjera arhitekti, tās ir 2 dažādas izglītības, un tie, protams, sadarbojas, bet parasti, biroji, interjers bieži vien taisa citi autori. Tad, kad skati, ka kaut kur var redzēt, tajā kaut kas no tās vecās ēkas saglabājies, bet reizē jauna kāpņu telpa un arī tās ārējās kāpņu telpas. Un tas augšējais restorāns, kuram apkārt ir terasa ar reizē tāda skatu platformas, gan uz to kvartālu, gan uz Tallinu tālāk. Un varam tur redzēt, tur patās ir tas stacijas rajons ar tiem depo kādreizēm ēkām, Kalamājas tirgus un Fāle, tātad kādreizē celulozes papīra rūpnīca, ko arī jau mēs zinām no 2007. gadā jau tika paveikts šis projekts Koko arhitekti. Tātad, ja brauc no lidostas puses vai arī ar autobusu brauc Tallinas centrā, tad šis ir kā tāds viedzīme, tā kā Tallinas vārti, kaut kādā ziņā centra vārti. Un Koko, protams, ļoti drosmīgi to stikloto kastu uzlika virsū, kur ir dažādu veidu dzīvokļi, un tad apakšā vairāk ir kaut kādi, apakšā bija restorāns un biroji, un arī viņa paša birojas, es domāju, kaut kur, kurā galā bija, bet šeit ir tāda bilde pirms, ka bija tās 3 tās piltuves, tā celulozes rūpnīca, bet reizē tā visa iekšējā struktūra diezgan izārdīta, un tad viņi mēģināja, saglabāt, ko iespējams saglabāt no tām faktūrām, bet arī šīs piltuves. Koko, tad birojs tajos 2000 gados pēc tam bija vienā šajā telpā, un viņiem šajā piltuvē bija tā kā biblioteka, tā kā biroja bija tāda iekšā, bet es kādreiz tiku fotografējis, bet nevarēju to ātrumu atrast, un arī nevarēju internetā kaut kā saguglēt. Viņi teica, ka citās par vienu bija runa, ka tas, kur dzīvoklis tajā daļā, tad tur viņam, piemēram, tajā piltuvē sauna ierīkota. Kaut kādas tādas lietas. Bet tas jau vecāks projekts, bet tas jaunāks, man liekas, tas ir 2015. gada, es precīzi neatceros, jo īstenībā tas Kaus birojs sadalījās 2. Margita Taule nodibināja tā kā Lumija birojs un Margita Argus, Studio Argus. Un šī tik tāda vīzija, bet daļa no tās tā kā īstenota. Jūs redzat, šeit ir tā kā starp šīm 2 ēkām tāda galerija, un savukārt šī te ir, tur tagad ir
lielākās avīzes, laikraksts Postimēs, ja, tā kā redakcija. Šī galerija, kur arī tā kā gan kafēnīca un kaut kādas tādas lietas, jā, tik tāda atmosfēras bilde. Arī tajās Igauņu arhitektūras balvās, man liekas, es neatceros, vai tieši balvu dabai, bet katrā ziņā bija tur starp tiem nominētajiem. Un šī te, salīdzinoši nesenāk, jā, tā Postimēs redakcija un šī te jaunā daļa. Jā, es atceros kaut kādu to stāstu, bet varbūt tas nav svarīgi, jā, par to, par šīm te šņaba pudelēm tajās ēkas fasādē, kad tās ieraugt, tad vairs nevar viņas neredzēt vairāk. Jā, un jā, tajos autoros ir gan tā, kādreizējā kaos, kas ir tā kā, jā, divas Studio Argus, ko Margita Argus vada, viņi vairāk interjeriem un Lūmija, jā, viņi nosacīt vairāk arhitektūru, bet viņiem diezgan daudz projektu ir gan tajā Noblesner kvartālā, gan, ja esat bijuši Hāpsalu pilsdrupas vai Vascelīnas pilsdrupas, tad tas ir jākaus arhitektu darbs. Tur tās lietas jaunās. Tas pavisam kaut kas cits no tām rūpnīcām, kas tā tad ir pēc Otrā pasaules kara, vai kaut kas tur ir, laikam arī senāks. Tā ir Urlamista City, tad Urlamistas ezers, un turpat pie lidostas, bet respektīvi turpatās jau aiz tās fāles, ja tik pārbraucam pāri tam apveceļam. Un arī tramvajs šobrīd jau pienāk, tad tramvaja līnijas galapunkts, kas un nākotnē arī tas būs Rail Baltica gala stacija te paredzēta, un jā, šī kā vīzija, bet tur tiek arī dažādi tie ar IKT nozari saistīti uzņēmumi, gan finansēm, gan tā tālāk, un tā tur doma par ekoloģiskām pieejām un zaļo pilsētu un tā tālāk, bet es tur varbūt vairāk neiedziļināšos. Jā, vairāk voltu, tādu kādreizē elektromotoru, un arī viņi jau faktiski dibināti jau pirms Pirmā pasaules kara, bet padomju laikā, man liekas, to nosaukumu arī saglabāja, un gludekļus ražoja un vafeļpannas un kaut ko tādu. Un tad 2000. gados viņi, jā, tur pārbūvēt, vai ne? Un tas, tāds varbūt vienas ēkas pārbūve, bet pavisam nesen atkal Koko. Jā, tas ir Kalamājas rajona, tā kā Galsēneris, kur Noblesner mēs redzam. Un šeit tās ēkas, ko es pirms tam rādīju, tagad ir, jā, pavisam jauns, kas varbūt nav baigi interesanti, bet tāda komerciāla apartamentu apbūve. Un Noblesner kvartāls, tātad Nobels un Lesners, tie bija, jā, viņu vārdā tā rūpnīca nosauka, kas pirms paša Pirmā pasaules kara Krievijas impērija ražoja zemūdens tajā. Un padomju laikos arī bija rūpnīcas, un, protams, tās, kā jau mēs redzējām no tās fāles, gan Rotermani, tas dolomīts, kas ir ap Tallinu, tas tiek izmantot šajās, kas Rīgai ir, teiksim, tas dzeltenīgais ķieģelis no Lielupes baseina ķieģeļu cepļiem un iegulām, kas bija 20. gadsimta sākumā, ka bija kaut kādas 100, ja ne ražotnes, tas 100 tās lielās Hofmaņa krāsnes, laikam bija, kur ražoja ķieģeļus Lielupes baseinā, Kalnciem, Jelgava, vai ne? Jā, un Tallinai tas ir dolomīts kaut kādā ziņā, tas tā Tallinas zīme arī mūsdienu arhitektūrā apspēlēts dažādi. Bet šeit tā tad arī tas, ka tiek saglabāts kaut kādas tās kādreizējās lietas un jaunais pienesums. Tātad plus arhitektu tās pirmais dzīvojamais kvartāls, kas liekas ļoti, daudziem likās, ka pārāk kaut kas, jā, tāds Holandas mazpilsēta vai kaut kas tāds, tas tēls. Un es runājos ar to Indre Kalmanu plus vadītāju, ka viņš teica, ka tāda arī viņa doma bija, ka tā igauņu arhitektūras, tās dzīvojuma mājas, viņas pārāk nosvērts, pārāk
pareizas un garlaicīgas, tas tēls. Un ka šeit bija tā doma pilnīgi kaut ko tā atļauties atraktīvāk un savādāk. Un ir tā viena referents par Amsterdamu, tāpēc tās ir tās lielas mājas, bet kam jāizskatās kā šaurām augstām mājām. Un tad viņš, tad pirms Katrīnas, ko viņš bija Arhitektu savienības vadītājs, prezidents 2 termiņus. Un viņš saka, ka viņš bija pagājis no biroja nost, un tad sanāk, viņi tie darbinieki vēl vairāk tajā konkursu projektā bija vēl tā kā spilgtāk vai atraktīvāk. Bet kaut kādā ziņā tas varbūt ir arī, tas ir droši vien tikai viens faktors tam kāpēc tas kļuva par tik atraktīvu vietu. Viss tās sarkanās laternas un atkal tās ārtelpas ļoti veiksmīgi mūsdienīgi dizainēts. Un tas turpina attīstīties, teiksim, turpmākajās, šajā ēkā, piemēram, tur alus restorāns un alus brūs, tur mazās tās galerijas jau tajā 19. gadā bija, un 19. gada sākumā atvēra arī, beigās atvēra, man liekas, tas nav svarīgi, ar to Kai mākslas centru. Šī kādreizējā metāla Lietuve, ko arī tātad kādreizējās Kaus arhitektes kaut kādā ziņā iekonservēja vai piemēroja vai pieliekot tikai paši nepieciešamo. Un te ir tā iekštelpa, kur izskatās varbūt 16 metru augstu tie griezti, un viņi tā kā tāda bazilikas plānojums ar tām gaismām no sāniem un virsgaismām, kas var piemērot dažādām izstādēm. Man liekas, ka tagad tur ir kaut kāds tāds bērnu izziņas centrs. Pat nepateikšu precīzi, kas tas ir tagad iekšā, neesmu bijis. Bet, protams, apkārtējās tās servisa telpas noscīt gar sāniem un galos, tur tas ir tāds mūsdienīgāks tas dizaina piestiens, bet šī te iekštelpa ir ļoti lielā mērā saglabāta kāda tā bijusi, tik cik pieliekot nepieciešamo drošībai un noturībai un tā tālāk. Un tad tas Kai mākslas centrs, tas kā iekšpusē, arī tāpat Margita Aule un arī Studio Argus un arī Haga arhitekti. Viņi vienkārši iekšpusē diezgan, arī saglabājot to esošo struktūru, diezgan daudz un baltas sienas un balti interjeri lielākoties. Bet, un tad tas pats jaunākais pienesums, bet tas arī vēl nav tas pēdējais. Tas tātad jau tajā virzienā, teiksim, no tā, ko mēs iepriekš redzējām, bet ja iet apakaļ uz tā kā jūras muzeja virzienā, tur, kur vides ministrija taisās būvēt, tur ir kaut kā projektējuši tādas apartamentu ēkas, kas arī uzsvērt tā horizontalitāti, uzsvērt arī skatu tātad uz jūru, tās visas tās ūdens malas tur ļoti daudz izmantotas, un arī tā telpa kaut kā struktūra, teiksim, tajās iepriekšējās ēkās, ko rādīja, ka ir tie iekšpagalmi un kaut kādas, tik sīki varbūt ne, bet to vērts, protams, redzēt. Un, protams, ir, ja runā par industriālo mantojumu, tad, protams, ostas mantojums, tas ir ļoti plašs jēdziens, un Tallinā tas milzīgs, bet es tik daudz neiedziļinājos, teiksim, tā daļa, kas ir tātad Linahalli, jūs redziet, un šeit ir tās ostas ar termināļiem, te sanāk, te tas kruīz termināls, kas arī dabūja galveno balvu pirms pāris gadiem, arhitektūras balvu, kas ir kā tāda promenāde. Bet tātad Tallinn bija, tā ostas daļa bija slēgta visas padomu laikus līdz 80. gadā uz to olimpiādi. Tāda Linahalli bija pirmā vieta, kur cilvēki, kur Tallinas iedzīvotāji varēja iziet pie jūras, skatīties uz jūru, iedomājies viņu turpat pārsimts metru vai puskilometru attālumu no jūras, un tur nevar pieiet pie jūras. Un šis jau sanāk jau tā kā Kalamājas, jeb Kalaranda. Kalamāja tas tā kā kādreizējais zvejnieku rajons, Kalā ir zivs, vai ne? Kalaranda zivju krasts, Un
jūs esat ievērojuši, no tā starp Rotermanu kvartālu un to ostu, tur milzīgi kvartāli, varbūt ne ar to skaistāku arhitektūru, ir arī interesanti, bet es izvēlējos tikai vienu, tādu salīdzinoši jaunu, kad, man liekas, pagājuši rudenī es ieraudzīju. Un tie ir Kadarika Tūr, tāda kādreizēja no kosmosa, Ots Kadariks un Mihkels Tūrs ir vadītāji, kad kosmosa sašķēlās. Kur ar ļoti tādā komerciālā virzienā, protams, aizgājuši, bet šeit, man liekas, interesanti tas, kā tās visas ēkas ap tādu iekšējo laukumu, un tad tādas ieliņas ved uz to laukumu no tāda komerciāla apbūve, bet reizē pietiekami atraktīva. Jā, šeit ir tā otrā kārta, tiek vēl gaidīt šeit, bet tātad tas laukums, un tepat jau Vecpilsēta vai ne, un te Kalamājas rajons pienāk ar tām 2000. gadu ēkām, un te tas ostas un kultūras katls. Un te pārlecot uz Lietuvu, uz Viļņu, turpinot to kvartālu pieeju, kas ir viens no tādiem interesantākiem noteikti un atraktīvākiem piemēriem Viļņas arhitektūrā. Tātad te ir Vecpilsēta, te ir Vilņēle upe, kas tātad ietek Nerē. Un šeit kādreizējā Skaitekas rūpnīca. Jā, šeit aiz upes ir Užupe un paupis, tas nozīmē tā kā pie upe, bet latviski neskan ne paupis, ne pie upe, un tā jocīgi skan, protams, tā nevisai veikli. Bet tur ļoti liela nopelna ir Mindaugam Pakalnim, kas bija vairākus gadus, cik viņš gadus bija, Viļņas tā kā galvenais arhitekts, bet tikko demisionēja, tur dažādas tās peripētīs un tā. Tad, kad pagājušajā gadā viņš bija Medcity Rīga pasākumā, tad viņš teica, jā, ka viņš sagurs no tiem kompromisiem un no visa, bet es domāju, viņš ļoti daudz svērtīgas lietas Viļņā paveicis, un tas paupis ir tāds konkrētais projekts. Tas viņa pilsētnieciskais skatījums gan tajos Viļņas noteikumos, apbūves, un ir ļoti daudz, ne apbūves, bet tajos jaunu projektu attīstīšanas, tā kā tie 10. Īstumā par to mums jau pirms pāris reizēm stāstīja tā Gilma, kas tad no DU arhitektiem. Un tad tas publisko telpu struktūras, tā doma par tātad tie Vecpilsētas laukumi, un šeit ir Užupes tas laukums, tas ir, kur tas eņģēlis, un tas, kad uziet augstā kalnā. Un šeit savukārt tā doma par tas priekšlaukums, tas tā kā vārti ieejot tas paupis un paupie rajonā, un šeit, tas ir nevis viens kvartāls, tur ir 7 un vairāk kvartāli. Bet tā doma par publisko telpu struktūru, kas tā kā turpinātos laukumi un, protams, arī promenādes gar to upi. Jā, tev redzēt tā rūpnīca, bet šis varbūt nav tādā ziņā veiksmīgs piemērs, ka tur no tā industriālā mantojuma nekas īsti tā arī netika saglabāts. Bija gan doma saglabāt šo te rūpnīcu, bet saprotu, ka celtu pēckara gados ļoti sliktā kvalitātē, droši vien kaut kādi padomju karavīri vai kas tiek, kāda tā kvalitāte. Tas droši vien būtu Vācijā, tad tas noteikti būtu, tā ēka būtu savācama, saglābjama. Kaut gan, es domāju, arī, ja bišķi vēlāk nonāk līdz tam. Īstenībā tā vēsture ļoti gara. No tiem pirmiem, jau 2005. vai 2007. gadu, man liekas, sākās tās domas, un tur ļoti daudzi konkursi vai tādi workshopi, darbnīcas vai plenēri, ļoti daudz biroju iesaistīti, un tajā brīdī tas Mindaugs Pakalns bija Viļņos Planas, tā kā pašvaldības uzņēmums, viņš bija tam vadītājs, un viņš jau no tā sākuma virzījis, un tad, kad viņš jau 2015. vai kurā gadā viņš kļuva par Viļņas arhitektu, viņš it kā to pilsētas arhitektu, viņš jau to projektu kaut kādā ziņā jau turpinājumu pa vidu bija tātad krīze, kas kaut kādā ziņā, viņš saka, ka tas deva daudz laba, no tiem sākotnējiem kaut kādiem, līdz tādam ļoti pilsētnieciskam
risinājumam nonākot galā, bet beigās tur tikai šī viena ēka ir no tā vecā saglabāta, bet kaut kādā ziņā tās kvartāla struktūras saglabāts. Tātad tur tie 6-7 kvartāli, katram savi arhitekti. Šī gan ir, tā ir vizualizācijas bilde. Jā, tad viens laukums, tad tas centrālais laukums. Un tad, kad jau sāku būvēt, tad jau dažos gados. Šis man liekas, jā, es pēdējo reizi biju pagājuši gadu, šogad neesmu Viļņā bijis, bet šis nebija pagājuši gadu pabeigts, bet man liekas, šogad ir pabeigts arī tas. Un šis tātad ir Audras Ambrasa biroja darbs, kas ir, kur ir biroji un tirgus un kinoteātris šeit ir un jā, kaut kāds tāds lietas, pārējā viss ir dzīvokļi, bet ar dažādu, dažādas tipoloģiju, tādas dažādība. Ja, šis ir kā noslēgtāks kvartāls, tad šeit ir tādi viņi gar šo galveno asi, šo ielu, kas kādreiz bija kanāls, jo šeit bija viens no pirmiem tādiem Viļņas rūpnieciskiem rajoniem. Tad bija Dzirnavs un Dzirnavu kanāls, tā kā apved kanāls gāja. Un tā iela ir tā kā saglabā šo tēlu vai šo lietu. Tad pret upi viņi tā kā ir tādi skrajāki un atverās vairāk, tad pret šajien ir, protams, tāda noslēgtāka tā apbūve. Jā, tad šis ir, tur ir tā nogāze jau, tātad upes ielejas nogāze, tur ir stāvvietas 2 vai pat 3 līmeņos. Šī tā biroja, kas tātad it kā tika nojaukta tā rūpnīca, bet tā jaunā ēka kaut kādā ziņā apspēlē to tēlu kādreizējās rūpnīcas. Un šī tātad vienīgā vecā ēka, kas saglabāta, bet te varētu bildes daudz rādīt, bet varbūt, jā. Tik daudz tādu šajā hallē tirgus ar to, tā kā ar tādu ātriju, tirgus kafēnīcas un visādas tādas lietas, un te pilns ar kafēnīcām, un tas ir, jā, tikai pirms dažiem gadiem, šī daļa pabeigta, bet tas jau, tā dzīvība, viens ir droši vien cilvēki, kas dzīvo, otrs, tas ierodas daudz cilvēkā uz tādu ļoti atraktīvu vietu. Bet tas bija, protams, privāts attīstītājs, bet tas Mindaugs tur stāstīja tos stāstus, kā tas, cik ieguldīja pilsēta, es neatceros vairs tā, bet tā attiecība droši vien bija kaut kāda, ja viņi tur ieguldīja, man liekas, varbūt 11 miljonus, tad attīstītāji ieguldīja 150 vai, jā, es precīzi skaļus neatceros, bet tā attiecība bija tur 1:10 vai stipri vairāk. Un tāds veiksmīgs piemērs, un patiesībā tur tālāk kaut kas līdzīgs ir tā doma turpināt, varbūt ne tik blīvi kā šo te rajonu, bet jā, tas kaut kādā ziņā parādīja, ka ir iespējams nevis tādas jaunos mikrorajonus, ko mēs no Rīgas nomalēm redzam, bet tādu blīvu pilsētniecisku apbūvi, kas nekopē, kaut kādas vēsturiskas lietas, bet to vecpilsētas garu ar mazajām ieliņām un laukumiem un kaut kādā ziņā. Tas, jā, laukums. Un šīs vizualizācijas, tad Kančas birojas, tad Gusta Kančaite no Kauņas. Viņas tēvs bija ievērojams arhitekts, un tas Kančas birojas, jā, tas saglabājas. Viņa bija arī pirms dažiem gadiem Latvijas arhitektūras balvas žūrijā, bet šobrīd jau tas tā kā pabeigts arī. Ir tāds 2 iekšpagalmi, viens tāds lielāks, otrs mazāks. Šis savukārt ir tur tālāk jau, it kā tas ir tas pats kvartāls, bet bišķiņ jau cits, jā. Jā, vēlreiz, jā, šis laikam bija manas bildes. Un par to jums Gilma Gīlīte stāstīja tas bija pirms kādām nedēļām vai pirms mēneša, kad bija lekcija tāda do arhitektu. Jā, man nav tādas sākotnējās bildes, tāda kādreizējā militārā bāze Viļņas nomalē, padomju armijas. 90. gados tie bija tādi outleti un
kaut kādi veikali, dažādi lēti biroja telpas, biroja veikali, kaut kādas tur deju studijas, kas tik tur nebija. Bet tad tie īpašnieki 13. gadā pieaicināja Do arhitekts, un viņi tā doma bija nenojaukt un nepārbūvēt, bet izmantot to visu esošo un tā soli pa solim transformēt. Un reizē arī mēs redzam, ka daudz tās autostāvvietas, tā doma nav arī pilnībā izspiest automašīnas no šī kvartāla, bet meklēt tos modeļus, kā sadzīvot tos ceļus, kā to paveikt. Bet, protams, no bildēm un no stāstu, un pat esot uz vietas, ja nav klāt arhitekts, to daudz lietas grūti uztvert, bet mēs redzam ļoti daudz tādas laukumiņas vai kabatiņas, kur ir tāda kvalitatīva mūsdienu publiskā telpa, teiksim, šīs strūklakas vai rotaļlaukumi. Tā ir tā centrālā, šī man liekas, ko pirmo jauno uzbūvēja tādu ēku, kur vairākas kafēnīcas. Kaut kādā ziņā tām automašīnām tiek noņemta vieta, teiksim, šeit veidojot ielas, tādu ielu ar apstādījumiem, ar trotuāriem un mašīnu stāvvietām vienā rindā tikai gar ielu. Un kaut kur starp tām ēkām tā struktūra aizauga, atstājot tikai kā šauras pilsētnieciskas ieliņas un kaut kādas fasādes rodas. Kas vēl interesanti, atceros par Covidu. Tad, kad Covid periodā nevarēja tajos lielajos veikalos iet, tad tas tieši bija tas modelis, kas pierādīja to dzīvotspēju, ka šeit nav, ir viens tas lielais tirzniecības centrs, kuram ir tāda galerija cauri, bet vairums no viņiem tās ēkas ir ar vairākām ieejām, pat taisno veikaliņos, nevis no kaut kādām, teiksim, pasāžām zem jumta. Jā, kaut kādas, kas rāda tās ieliņas. Bet tā noteikti tāda, kaut kādā ziņā ļoti eksperimentāla pieeja, testējot kaut kādas lietas, pārbaudot un pārliecinoties, vai strādā vai nestrādā, un ļoti daudz lietas darbojas, un tāda dzīva un atraktīva vieta. Un tur, saprotu, ir ļoti daudz lietas, teiksim, no funkcionālā programmas ziņā ļoti daudz, kas tur ir veikali, restorāni, tas pats par sevi. Dzīvokļi nav, kaut gan viņiem bija doma, ka varētu, bet tur, protams, savi ierobežojumi ir normatīvi un tā. Bērnudārs, man liekas, pat kāds arī bija. Jā, tas tikai atgādinot to, ko tā Gilma toreiz stāstīja. Viņi par to betona rūpnīcu, kad es Do arhitektu, kas šobrīd ir tā kā lielākais Lietuvas birojs ar kādiem 70, 80 arhitektiem, ka viņi izvācās no tās ēkas, kas viņiem bija centrā, atjaunot, kas arī bija rūpnieciskā ēka, un pirms jau cik 2 gadus laikam viņi ir, vai pat mazāk. Precīzi neatceros, jā. Kopš viņi ievācās tajā kādreizajā betona rūpnīcā, kas ir ārpus centra, tā kā Kauņas virzienā, blakus dzelzceļam, tur tāda gara ēka, 8 metru griezti. Un šī te ir tā pirmā telpa, bet tas ir viens, ka viņi to ēku, bet viņi arī iniciatori kaut kādā ziņā visa tā rajona transformācijai. Jā, bet es varbūt neiedziļināšos tik daudz, kas bija pirms. Tajā Gilmas lekcijā atceras vairāk te no Kauņas piemērs, kas ir jau tāds trekno gadu saucamo. Audris Karaļus ir tāds ievērojamākais Kauņas, varbūt nevis kā arhitekts, bet drīzāk kā tāds intelektuālis un daudziem latviešiem arī pazīstams un atraktīvs personāžs, 4+, tie tobrīd jau, jauni arhitekti. Te vienkārši bildi. Tā bija kādreizējā mēbeļa rūpnīca, tā sarkanā ēka, kas te redzam, bet viņa tāds 3-stūrains kvartāls un uz iekšpusī dzīvokļi. Tas tāds piemērs no 2000. gadu vidus. Varbūt šodien tas neliekas tik pietiekami interesants un atraktīvs. Nevis atraktīvs, bet varbūt interesants no tā, ka tas diezgan tāds komerciāls
jā, tad tas otrais gals Audris stāstīja, kā viņš tur panāca tos vajadzīgos dzīvokļu skaitus. Tas, jā. Jā, un Klaipēdā, vienkārši to turpinot to šeit par ostas teritoriju pārveidošanu vai piemērošanu. Tātad, kur bijuši Klaipēdā jau 2000. gados, kad tās vecās noliktavas un pa vidu kaut kāda jauna, kas ir kā ievērot to kontekstu un turpina to ostas apbūvi vecpilsētas pusē. Kādreizējās tātad noliktavas un šīs te, laikam, Siļķu noliktava, kas arī no 2000. gada piemērs tur pie Danas upes. Bet šis Memelio miestas, Memele, tā tad ir senais, senais vai vāciskais Klaipēdas nosaukums, tātad te ir tās mājas, ko es rādīju iepriekš, te vecpilsēta, vai ne, te ir tas Siļķu brāķis, Siļķu noliktava pārbūvēta. Un te tātad arī kādreizējā, neatceros, kā to uzņēmumu sauca, bet arī tādam rajonam projekts, kuru sāka šovasar, man liekas, sāka pirmo kārtu arī būvēt, bet es vairāk bildes no tā neesmu līdz. Un arī diezgan daudz no Klaipēdas varētu piemērs vēl, teiksim, rūpnīca pārveidošana, bet varbūt tie nav tik ļoti atraktīvi vai interesanti. Un tad varbūt pie tādiem atsevišķu ēku, ne tik daudz, kur nav runa par kvartālu, bet par atsevišķām ēkām. Tad Tallinas tas kādreizējā spēkstacija, kas arī beigus strādāt, bet kopš jau gandrīz 10 gadus. Es domāju, kad jau bija pirmā Tallinas bienāle, tad laikam, es vairs neatceros, man šķiet, ka tad jau notika, tas jau bija pirms jau. Tā ēka tika jau izmantot kaut kādām kultūras lietām. Kaut kas no tiem katliem, kaut kāds viens ir, man liekas, atstāts, viens izņemts, lai to tukšo telpu dabūt, bet, teiksim, viss tās ap to vienu, viss tās vecās tehniskās infrastruktūras lietas, tās ir saglabājušās. Un tur dažādas konferences un pasākumu koncerti notiek, un arī tad, kad 2017. gadā Igaunija bija Eiropas Savienības prezidijā, tad es domāju, vai tā sarkanā bija Merkele vai nebija, bet tad tas arī notiek tur šajā ēkā. Tad, tā ir Sīri Valnere, birojas Kava, kas tāda pietiekami atraktīva. Un šeit tādas telpas pie skursteņa, kas man liekas kā tādi labirinti, kas tādi visinteresantākie, bet arī ļoti iespaidīgas, dramatiskas telpas. Un tas ir turpat blakus, piekļaujoties, ir tā jaunāka, vai tā ir, man liekas, no starpkaru laika, kas ir, tā kā, nezinu, kā latviski tulkot, droši vien enerģijas, tā kā tie bērnu zinātnes centri, tāds apmēram, kur par elektrības enerģijas lietām apgūt mācīties, droši vien neviens kas Tallinā bijis, varbūt ir apmeklējis sevišķi bērniem. Un tie ir arī Kaos arhitekti Margita Aule. Tas turpatās, var teikt, tajā pašā kompleksā. Un tad hidroplāna osta kādreizējā, jeb jūras muzejs Koko arhitekti. Tad tā ēka, cik ļoti švakā stāvoklī tā bija, tie trīs tādi tie kupoli celti 1916. gadā, Pirmā pasaules kara laikā, kad kā hidroplāna, tātad lidmašīnas, kas nolaiž ūdens, tātad viņi tie angāri. Un tā bija dāņu firma, neatceros, inženieri, kas to projektēja. Tā ir dzelzbetona čaulas, tādas elegantas, neatceros, cik 11 centimetri, man liekas, biezumā, 30 kādu metru laidums. Un tas arī viens no tādiem, kaut kādā ziņā heroiskiem projektiem, kur Koko iesaistīti, ka tās ēkas tur bija, tas čauls bija caurumos, un viss teica, ka ir jājauc, ka tur nav nekādas iespējas saglabāt, bet tad tāds vecs onkulīts
neatceros vārdu, igauņu inženieris, kuram tad, man liekas, 70 vai 80 gadi jau bija, ka viņš teica, ka varētu, un viņš, teiksim, to tehnisko risinājumu lielā mērā izstrādāja. Tad, man liekas, nav bildes no tā, kā tās visas kopā sastādīja kilometriem garas tās šuvis, kā tās tika klāts, un virs ir pārklāta ar putām. Tagad tas, protams, nav vairs tas plānā čauli, tagad ir daudz biezāka, bet iekšā tad daudz bijuši jūras muzejā iespaidīgas telpas, iespaidīgas, dramatiskas. Un tas Lembits, igauņu zemūdeni, viena no tām centrālām atrakcijām. Un Lutera mēbeļu un saplākšņa fabrika. Tas, ka brauc no Rīgas puses iekšā jau centrā, gandrīz tad no Pērnavas ielas, tur viņi var redzēt. Un tur tā mašīna hale, ļoti iespaidīga telpa. Jā, tā ir no ārpus. Jā, šai galā ir autostāvvietas, kas ar vienu vēl ir, sākumā, man liekas, bija autostāvvietas, bet šis te gals ir pārveidots. Tālākais, un tur tā HG arhitekti, Hano Grošmits un Tomomi Hayashi, tāds duets, varētu teikt, kas arī no tiem boom room perioda varoņiem, varētu teikt. Ļoti, tāda kā telpa izteiksmīga, iespaidīga, kur ir biroji kaut kāda te vienā galā, man liekas, avīzes vai kaut kādas, vai arī kaut kāda reklāmas aģentūra, un tajā apakšā, man liekas, atceros, bija Bolda birojs, kad viņš jau tāds, man liekas, vēl bija mazāks, man liekas, tagad es nezinu, vai viņi tur vēl ir. Jā, tur tie līmeņi, tas pagraba līmenis un tā. Jā, visnotaļ izteiksmīga telpa. Un tad pie Mākslas akadēmijas projekta, tas ir 2008. gadā Dāņu birojas efektu, uzvarēja atcerēties, tajā centrā starp tām augstceltnēm bija tā doma par to spirālisko ātrīties, redzēt, bet tas projekts pamazām izrādījās dārgs un nomira, un savukārt tā zeme jau tika pārdota, un Mākslas akadēmija tika nojaukta, un viņi 8 gadus pastāvēja dažādās vietās. Arhitektu fakultāte bija Vecpilsētā, un tie viņiem, tie nebija tie jaukākie laiki, jo viņam ierast, ka visi tie arhitekti, mākslinieki, visi vienā ēkā, un visi kopā jau, teiksim, no tiem Tallinas grupas laikiem arhitekti, mākslinieki, viņi vienmēr kopā ir mācījušies, studējuši, dzīvojuši, darbojušies un arī kaut kādas tās lietas kopā darījuši. Un tas tie 8 gadi, kad tās fakultātes bija sadalīts kaut kādā ziņā trauma, bet šeit tad 17. vai 18. gadā, pabeigt kādreizējā suva, jeb Pūnane koda, tā kā sarkanā rītausma padomju laikos, jeb Rauvenīt bija fabrika, 20. gados celta tāda igauņu ekspresionisma ēka. Herberts, Ežens Habermans, man liekas, aizmirs arhitektu, teiksim, nevis Johansons, bet man liekas Habermans, Un tātad, ko arhitektu projekts uzvarēja konkursā 14. gadā, kaut kādas daļas no šīm ēkas tātad tika nojauktas, šī tā zīmīgā ēka saglabāta, šeit ir apakšējā stāvā biblioteka, tur rektori un tās telpas saglabāt, bet viņi ievies to jauno tādu kodolu, kur ir ieejas no abām ielām, un arī viss tās lifti un kāpiņu telpas un arī kaut kādas izstāžu telpas piekļaujās, gan šeit ir, gan piekļaujās, un tā telpa ir vērts redzēt, protams, kā tas darbojas dzīvē, ka tur ir tā mijiedarbības starp dažādām fakultātēm, dažādiem, gan tajās prezentācijās, gan tajā ikdienas dzīvē. Ja teiksim, Tehniskās universitātes arhitektūras fakultātes ēka kopā ar to tekstilu dizaineriem, tur tas ātris, man liekas, ir tikai ar domu, lai ielaistu gaismu, un es nezinu, cik tur tā mijiedarbība, teiksim, notiek starp tāda personiska, tad šeit tas ir tā apzināti arhitektūrā ielikts jau. Vēl, protams, daudzas ļoti labas un skaistas idejas, piemēram, šī te, tā karkas, kurā ar domu, ka tas var tikt mainīties un pārveidoties, kļūt par
šo iekšpagalmu. Jā, tas ir kaut kas no tās centrālās telpas, kā tur pārklājas, protams, jā, te ir tā lielākā auditorija aiz stikliem. Un, jā, tas, ko es stāstīju, tas rēžģis, kurā ir kaut kādas, citur ir tikai terases, citur telpas var tikt izveidots ar domu, ka tas var nākotnē mainīties. Arhitektu fakultāte, man liekas, bija šajā vai šajā stāvā, es uzreiz neatceros. Jā. Un pie Kalamājas tirgus, ja Baltijas stacijas tirgus, arī Koko projekts, man liekas, kaut kāds 17. 18. gadā pabeigts. Vienkārši skaistā ēka, tas ir viens, bet, manuprāt, arī tāds visnotaļ urbāns pilsētniecisks tāds meistardarbs. Tā tad var redzēt no otras puses stacija, Baltijas stacija, tāda gala stacija. Šeit Kalamājas rajons, apmēram šeit šo pusi tas Teliskivī, Vecpilsēta. Nu jā, un tā Kalamāja, kas ir tāds rūpnieciskais rajons vēsturiski bijis ar rūpnīcām, strādnieku mājām. Tur tā tipiskā Tallinas māja, kas ir koka mājas, parasti trīsstāvīga, bet ar mūrēto to kāpiņu telpu. Tā viņas sauc par Tallinas mājām, tās tur var daudz, bet arī vēlāku laiku, teiksim, tur Staļina laiku ēkas, gan vēlāku. Bet ļoti daudz arī tās koka mājas ar plašiem diezgan dārziem un mazām ieliņām. Un tas rajons 20 gados stipri ģentrificējies, nomainījies iedzīvotājs sastāvs. Un es nezinu, vai kāds atcerās, kāds tas tirgus bija. Kādreiz senākos laikos, atceros vēl 90. gados, tur bija tās, te var redzēt galu, viena un tur otra, tādas dolomīti, tā kā dzelzceļa noliktavas starp sliedēm, tādas paralēlas. Tur vienkārši bija kaut kas līdzīgs tādam, kaut kas pa vidu starp, teiksim, Latgalītes tirgu vai Čiekurkalnu tirgu, kaut kas tāds 90. gados izveidojies vienkārši ar letēm un tiem krāmiem. Un šis ir tas jaunais tirgus, bet kā es teicu, ka šeit tā ļoti daudzas lietas tas sevī kā savieno gan daudzos, gan līmeņos, gan tā programmātiski. Šeit tā tad nojume zem tās, tā kā ārtelpa zem, kuras tikai dārzeņi un augļi. Jā, tas plānā ir. Tad tramvajs iet tieši garām un tad no stacijas puses tā kā galvenā ieeja, bet pie arī no šīs puses, tad Teliskivī kvartāls un tad tie depo. Tas plāns varbūt tur nav interesanti iedziļināties, bet viņi tāda ņēma vai atspērās no tām esošajām ēkām. Tāda šīs te ir tās esošās dolomīta ēkas, un tos jumtiņus tā kā turpināja to jumta struktūru. Tātad tās esošās ēkas apvienojot visu tā kā zem viena jumta. Jā, šeit tur redzēt tos jumtus, tas, protams, arī kaut ko pašu stāstījumā būtu daudz interesantāk. Bet šī laikam mana bilde, kuras mēģināja vienkārši tās dažādos, ja tur apakšējā līmenī ir tāds kā lielveikals, supermarkets, tad, teiksim, tajā zemes līmenī tur ir tādas visas tās tā kā food courts un visādi tie delikatešu stendi un ēstuves un tirgus tāds. Teiksim, tās svaigie kaut kādi produkti ir arī tajās kādreizējo noliktavēkās, kas viss ir tā kā viens aplinot. Bet tas tirgus, kas tur bija pirms tam, tas nav zudis. Tas, teiksim, tajā otrā stāva līmenī, tāds poļu tirgus vai ne ar tādām krāmiem. Tas nav izgrūsts ārā, tas saglabāts tikai tajos daudzos līmeņos. Un tas kaut kādā ziņā noteikti ir vērts apmeklēt. Jā, noslēdzot pavisam tāds mazs gabaliņš ar dažiem citiem. Tas ir vienkārši pavisam citas pieejas, kuras mēs varētu ļoti daudz atrast, kad tās rūpnīca ēkas, teiksim, netiek pārbūvēts, bet drīzāk jākļūst par kaut kādām mākslas vietām. Šis ir no Paņevežas ekranas, tad kineskopu rūpnīca Paņevežā, ka tur bija tur sienām, bet šeit tikai viena bilde, tādas kā galerija. Šis savukārt kādreizējais bagars, un te viņam
nosacīt arhitektūru un arhitektūru. Tas ir tā kā negluži transporta līdzeklis vai darbarīgs vai nekas bagarēji nemūn. Tas ir Kaunijā pie Kauņas. Bet ir tāds arhitektūras pienesums arī, un tas kļuva tāda it kā pagaidu vieta, pagaidu telpa dažādiem arī kaut kādiem koncertiem tādiem. Tur tā bagara tā lenta, kas ved to zemi, tur augi sastādīti un kaut kādas tādas lietas, droši vien bildēs kaut kur vairāk vai mazāk arī A4D. Stāstot par pagājušā gada, Lietuvas arhitektūras balvas ieguvējiem, arī šis bija viens no tiem 5. Redzēts, jā. Un šīs noslēdzot pavisam tāds viens vienkārši, ko es, man liekas, pagājuši gadu uzgāju no Ziemeļa Tallinā, Pohja Tallina, kādreizējā gumijas apavu rūpnīca, kas pamesta un aizaugusi, bet, ja tev redzēt, tas bārs, kas arī saucas kā tā rūpnīca Botika, kā Zābaks, un tad tāda tā kā vaļēja dzelzbetona struktūra, un tas pagalms aizaudzis vienkārši 20-30 gados ar kokiem un krūmiem, un tas bārs to kaut kādā ziņā respektē, un tas starp šim te dzelzbetona un tām drupām tur tā izaudzis ļoti iedvesmojoša un skaista vieta, kāds, protams, tas varbūt nav kaut kas, kaut ko līdzīgi mēs droši vien Rīgā arī varam ieraudzīt kaut kur un šur un tur vai citur Tallinā vai Viļņā, vienkārši pārējot pāri dažām skaistām bildēm. Jā, tas man laikam pagājuši gadu bija tāds pārsteigums, viens no lielākiem vai skaistākiem Tallinā, teiksim. Un ar to arī es tā kā gribētu noslēgt bez tādam secinājumiem un punktiem. Jā, paldies. Paldies. Vai kādam ir kādi jautājumi? Divi īsi jautājumi. Vai tu vari nosaukt kaut kādas ēkas vai teritorijas Rīgā, kas tavuprāt būtu tādi realistiski kandidāti uz, kā tur bija tas termins, pārizmantošanu? Ja? Un otrs jautājums, ko es saistīts ar to, piemēram, no nekustamā īpašuma attīstītāja puses, Rīgā parasti dominē viedoklis, ka, ja tu ķersies klāt kaut kādai vecai ēkai, kas ir sevišķi ir, teiksim, industriāls vai kultūras piemineklis, kā tu tur piedurusies, kaut kas tur sāks drupt, tā viss ir kaut kāda restaurācija, visādas metodas jāizmanto, tas būs šausmīgi dārgi, vai ne, saskarsties ar kaut kādu nenormālu striktu uzraudzību, teiksim, no pilsētas un būvvaldes puses un tā, un kad labāk tur, kā saka, īsti pat klāt neķerties, vai ne. Jautājums, vai ir kaut kādas metodas vai tehnoloģijas vai pieejas, kas var tās izmaksas padarīt kontrolējamas šādos projektos? Jā, paldies par jautājumu, Mārtiņ. Nē, par tām tehnoloģijām izmaksām es labāk nesākšu runāt. Tur noteikti praktizējuši arhitekti varētu noteikti daudz labāk par to pastāstīt. Bet par to pirmo, tas droši vien mums ir ļoti daudz tas, un to mēs redzam, ka ik pa laikam kaut kur kaut kas notiek. Tas, ka tās vietas ir tā kā īslaicīgas, vai tā kā Andrejsala, vai tā kā Kimel, kaut kāds kvartāls Tūris, vai tas Spīķeru kvartāls, kurš arī tā kā tika reģenerēts un tā kā sakopts. Tādā sakopšanas nozīmē, ko mēs saprotam, kad nobruģējam un visu uztaisam, bet tur vairs dzīvības nav. Es domāju, tas jautājums nav par to, ka mums vietas trūk, drīzāk par kaut kādām, un arī par to, ka mums ideja trūk, droši vien arī par to mēs nesūdzētos, bet drīzāk pirmkārt par ekonomisko kapacitāti vai potenciālu. Jo man liekas, kā Ričards Florids savulaik teica, par radošām pilsētām, kad radoša pilsēta sākas no 2 miljoniem. Vai ne? Un Rīgai tā problēma, protams, ka tā mantojuma ir ļoti daudz, bet naudas nav. Un tad drīzāk par to
investoriem un tiem, kas gatavi ieguldīt un riskēt un arī meklēt vai kaut kā paļauties uz kaut kādiem pietiekami eksperimentāliem modeļiem, vai ne? Meklēt varbūt kaut kādu, neteiksim, vidusceļu starp to komerciju un kaut kādu, jā, tas man liekas, ir tā, nezinu, vai var teikt problēma, bet, nauda ir problēma, protams, bet vēlme. Kuras, kaut vai šī pat, vai ne, vai? Jā. Tas, kas kaut kur ir sācies, kā tāds centrā, tas Kimmela kvartāls, man likās ļoti jauks, vai ne? Es nezinu, kāds šobrīd ir tam projektam status, bet tur taču bija tas viens stūris, kur bija tā koku mājiņa, autentika bārs, man likās ļoti jauka vieta. Bet pagājuši vasar jau šovasar vairs tur nekas nenotiek, es nezinu. Tas droši vien jāprasa īpašniekiem un attīstītājiem tā tālāk. Vietas, tagad, man liekas, šovasar, pagājuši vasar sākās tur, kur Vagoniela, Lienas ielas galā, tā pēkšņi tur alus bārs un tas, kas bija Čē kādreizējais, ja, man liekas, tas uz turien kaut kādā ziņā pārvācies un Nurme, ja, vai kā sauc to alus brūzi, kaut kādas tādas lietas, viņas kaut kur rodas, kaut kur izaug, bet tas ir, jā, tikai tas, ka mēs izmantojam tukšās telpas ar kaut kādu minimālu ieguldījumu. Tie, protams, tādi piemēri, bet arhitektūras mums drīzāk ir tādi, kā Kuznecova fabrikai, ne, ka tur neko neatstājam, tikai skursteni. Tāda mums daudz vairāk ir droši vien. Tur meklēt tos iespējas. Protams, ka saglabāt kaut kādā ziņā reizēm ir dārgi, bet tā jau ir tas, kas rada to sajūtu. Un tos ceļus meklēt starp to, teiksim, tādu pilnīgu neiejaukšanos, tikai ienākšanu vai ne tādām kultūras intervencēm un nekomerciālām lietām un, teiksim, to pilnīgu nošķūrēšanu un jaunu būvēšanu kaut kādās labās vietās, vai ne, meklēt to. Jo tas vēsturiskais, tas, protams, dod to slāni un to identitāti, to vēstures slāni, to kaut kādu bagātību. Bet tu sagaidi, lai es tev nosaucu konkrētas vietas, bet es domāju, ka mēs varam saukt tās diezgan daudz, un daudzas ir redzētas, un daudzas droši vien mēs nezinām, varbūt ne daudzas, bet kādas, kas pēkšņi kāds atrod. Tas kā tabakas fabrika, viņai bija arī potenciāls par kaut ko skaistu palikt, bet mēs tā plēto pārtaisīja par kaut ko citu, jā. Vēl kādam jautājums? Te ir Mantens, es neredzu. Es vienu teikumu piebildīšu. Burtiski pēdējais teikums, ko Artis pateica, mazliet saslēdzās tabakas fabrikas stāsts. Tur bija vairāk konkursi, kas rezultējās par vairākiem iepirkumiem, kas beidzās ar to lētumu un biroju piekārtiem griestiem Rīgas vissmalkākajā teātrī. Tas ir tas process, ko producē ne gluži kultūras, ne gluži ekonomikas ministrija, bet kopā ar Rīgas pašvaldību. Un te man saslēdzās kopā, runāja Kārlis Lauders un Rita. Tā lekcija bija RTU. Un es viņiem uzdevu jautājumu, tātad 5-7 gadus atpakaļ, tad, kad viņi sāka taisīt skolas Igaunijā. Viņiem summa uz kvadrātmetru projektēšanā bija 70 līdz 100 eiro, un tas skaitījās drusku par maz. Un Latvijā mums konkursos, piemēram, Vecrīgas centrā, kur ir totāli sarežģīts, milzīgi 14,000 kvadrātmetru viesnīca jāiespiež 8 parcelēs, vai 14 parcelēs ar 8 apjomiem, summu, kur nodiktē konkursu organizatori un kuru akceptē. Tā skaitā Arhitektu savienība ir 50 eiro. Un starpā ir 7 gadi atpakaļ, Igaunijā 70 līdz 100, Latvijā 50 lepni šogad. Un mēs skatāmies, kāda ir atšķirība rezultātā. Tā kā tas pat nav jautājums. Jā, paldies, piebildi. Tas jau saprotams, ka ekonomiskais faktors ir nozīmīgs, jā. Bet, jā.
Nu jā, tā ir izšķiršanās vai izvēle, jā. Jā, piekrīt. Varbūt tev ir kādi ierosinājumi Latvijā arhitektūrā no šiem piemēriem, kurus tu rādīji, kas tev liekas ir labi Igaunijā un Lietuvā, varbūt, kas mums, ko tu ierosinātu Latvijā? Kādā nozīmē, tu domā, ierosināt? No šīm pārizmantošanas iespējām varbūt tu redzi kādas iespējas, kas nav izmantotas šeit. Es domāju, tas jau, par ko es arī runāju, ka tās iespējas jau un tās vietas potenciālās jau ir ļoti daudz un iespējams, bet drīzāk par tiem īpašniekiem, attīstītājiem un arī, protams, kaut kādas pilsētas vai viens ir mantojuma sargu, otrs, pilsētas, kā teiksim, Viļņas gadījumā, ka tas bija, no vienas puses tas bija vienas personības, viena cilvēka kaut kāds, lielā mērā viņa harizma vai viņas tā jauda vai spēks, kaut ko tādu panākot, tad tam, protams, arī nozīmes no pilsētas puses, pilsētai meklēt tos sadarbības veidus vai moduļus, bet, spīķeri jau kaut kādā ziņā bija, ko pilsēta veidojas, vai ne, tādas, kā tagad ir. Bet es vienkārši centos tā pārskriet pāri, parādīt kaut kādas daudz un dažādas iespējas, vai kā tas ir noticis tur vai citur. Igaunijā vairāk, Lietuvā varbūt mazāk, bet arī tie daži Lietuvas piemēri. Tie divi konkrētie Viļņas piemēri, man liekas, ļoti spilgti. Tas kā soli pa solim kaut kam tuvoties un kaut ko nevis nošķūrēt, bet soli pa solim mainot un pārvēršot un skatoties un eksperimentēt un mācoties no tā, ko tu redzi. Jā. Labi, vēl jautājumu. Mēs te velkam visu laiku to sarunu uz mūsu pašu, uz Rīgas pusi. Kā tu esi pamanījis jauno Rīgas arhitektu, kāds gads ir pagājis? Ir kaut kas no tavas kāds punktu manāms? Jā, vēl jau nav gads, man liekas, pagājis, viņš tikai kādu pusgadu. Pēters labi pazīstams, bet es arī saprotu viņa to, ka tā sistēma, tās ir kā tādas dzirnavs, nedzirnavs, un tās viņa, teiksim, tās iespējas, tas pilsētas arhitektu birojs, kamēr viņš pastāvēja atsevišķi, tas jau bija tikai aģentūra, kas nodarbojās no vienas puses ar tādām PR lietām, varbūt bija kaut kādas lietas, ko rosināja, tagad, man liekas, pievienojot attīstības departamentam, tās iespējas ir pilnvaras, tur ir vēl mazākas. Bet, es domāju, pa pusgadu mēs vēl tur neko daudz nevaram teikt. Es tik novēlētu, Pēterim, lai viņš nezaudē to kaut kādu sākotnēju deksmi, bet, protams, ka viņš aplauzīsies, tas skaidrs. Es gribēju mazliet iebilst Ingurdam. Ja mēs paskatāmies, tad visi tie lielie projekti, viņi tiešām ir lieli, gan Tallinā, gan Viļņā, tie ir privātie projekti. Arī tas Viļņas gadījums, tur ir pilsētas, kas saka, investējas, bet tā ir 10. daļa no vispārējā. Un te vienkārši vulgāri, ja es gribu atrisināt lietu, ir pārmetums mūsu attīstītājiem. Un te, piemēram, Tallinā mēs redzam divus pilnīgi dažādus attīstības ceļus. Rotermanī kvartāls, kas iet gatavs un ar, kā tas saka, pa dārgo, un Teleskivī, kas iet ne no kā, bez naudas, bez budžeta projekts. Viņi sāk ar to, ka vienkārši tur iztīrīt tas telpas, iztīrīt to teritoriju, un pakāpeniski tur iegāja iekšā. Un es domāju, ka Arts pareizi pateica, ka ideja trūkums plašākā mērogā. Ideja trūkums, kā ko padarīt lietišķi, un, piemēram, kaut vai šis unikālais Pravadņika korpus, kas ir viena no lielākām būvēm Baltijā,
Nu, kaut vai jūsu auditoriju pasakiet, ar ko mēs viņu piepildīsim? Tirdzniecības centrs, biroji, dzīvojamais. Tad, kad es piedāvātu dzīvojamā, tad laikam visiem uzreiz būtu, kāds te dzīvojamais? Bet padomājiet, varbūt tas gan attīstītājs te var atrast, gan cilvēki var piemeklēt, ka te par racionālu naudu var uztaisīt arī dzīvojamās platības. Respektīvi, manuprāt, ka te mēs esam. Mums ir jāskatās, kā no tā iet ārā. Un pareizi arī ir, mēs esam apauguši ar normatīviem un birokrātisko slogu. Kā rezultātā mēs jau esam aizmirsuši, ko mēs gribam. Vai mēs gribam izpildīt, kā saka, projektu atbilstoši visām iegribām un to, ko rakstīts normām, vai mēs gribam uztaisīt labu publisko telpu, vai mēs gribam uztaisīt labu dzīvojamā māju, vai mēs gribam uztaisīt kādu atraktīvu vietu. Paldies, ar tev. Jā, paldies, jā, tā ļoti laba piebilda vietā, jā. Nu, tieši tā, ka viens ir kaut kāds vēlme, teiksim, izšķiršanās un uzdrošināšanās, jā, un sadarbības lietas arī. Un par šo ēku jau, man liekas, Mantens pagājušajā gadā, ja nemaldos, savā arī šeit pat runāja par to arī kaut kādām idejām pietiekami drosmīgām. Bet skaidrs, ka visu nav iespējams apgūt un saglabāt un apgūt, jo tieši tā, ka Rīga tika būvēta kā Krievijas milzīgs centrs, tā pirms Pirmā pasaules kara Rīga un tā rūpniecība jau nebija priekš Latvijas, tā bija priekš visas Krievijas un Eiropas un jā, tā brīža globalizētajai pasaulē. Un līdzīgi arī tas, kas pēc tam tātad 60. 80. gados, Rīga ir būvēta daudz lielākam iedzīvotāju skaitam, un tam ir, protams, savu nozīmi, bet tas mums ir kļūst par tādu slogu, kas droši vien traucē varbūt kaut kādā ziņā, vai neļauj. Bet tas, viena lieta ir, protams, tas, jā, vai tas ir sloks, vai mēs to skatāmies kā potenciāli, ko izmantot. Tad tur droši vien ir lieta par uzdrošināšanos, par izpratni un izglītību un sadarbošanos. Jā. Un tieši tā arī tās birokrātijas un normatīvi un tās lietas, to mēs redzam ne tikai no arhitektūras, protams, no dažādām jomām, ka tās droši vien Latvijā ir stipri pa daudz, varbūt, jā.